Puhdesīta brīdienas šāviena, un pēc tās startēs vienotības kilometrām, un pēc 5 kilometriem jau pietušies pie ārēnas brīdienas. Tam ir jābūt paaigaram un skatām, bet visi, kas ir sakārtojušies pie tā ruņā aizstāvā, 2 mīnus. Jūs mazliet nonesīs, tā kā jau mazliet pabrīvējiet to eļu platāk, jo cilvēki tomēr tajā ārkā saspiedušies diezgan pamatīgi. Mūsu tiesnesis noņem lenti, kas ir priekšā vienības kilometru skrējējiem, un gaidām startu. Priekšā mums ir Latvijas paraolimpiskā komanda formas tērpos, ritīgi Latvijas karoga krāsās, un arī kas mums bija Silvas komanda, un vēl cietā. Netaisiet karstu galvu, būs labi. Paceļieties līdz 9:30, un pēdējie 3 noliks somi, jo toļi arī pēc pāris minūtēm redzēs startu. Kūris dosies projām uz arēnu Rīga. Viena minūte līdz Nordea Rīgas maratona startam. Vienotības kilometrā. Paši pirmie mums dosies trasē vienotības. Domāju, šī tāds pašs cilvēks svētdienas rītā var laicīgi piecelties un ir gatavi veikt distanci atbilstoši savām spējām. Un ap pusdienas, lai jau visi būsim brīvi, varēsim doties zaļumos. Gal galā ir māja, vidus, pavasars un visiem lustīgas prāts. Bet skriešanas prāts ir vēl lustīgāk un jūs varēsiet pārdomāt savu dzīvi uz pozitīvo pusi. Un kas vēl pats foršākais šodien neviens nepīpē. Elegants, ielīgs, svaigs gaiss, mašīna nav, nekāds cigaretes nekūp, visi ir pilnīgi veselīgi, visi sanākuši kedās un gatavi noskriet mašīnu. 2, 1, aiziet! Nordea Rīgas maratons 19. reizi ar vienotības kilometru uzsāk savus startus. Kupkas par ātrumu. Cilvēki gan ratiņkrāslos, gan ar rokām stumenos, gan elektriskos, visi dodas trasē vienotības kilometrā. Šāda tradīcija mums te ir pirmo reizi. Pirmo reizi Nordea Rīgas maratonā. Lielbritānijas vēstniecība Latvijā ievies ko mēs spējam izdarīt šodien Nordea Rīgas maratonā. Un es ceru, jūs visi redzēt arī nākamgad tā būs jubilejas reize, 20. reize, un tad mēs visi skriesim, apņemsimies noskriet vienu distanci garāk nekā līdz šim to esam darījuši, bet tie, kas skries maratonu, varētu apņemties noskriet to par 5 minūtēm ātrāk nekā šogad. Jo maratonu vienmēr mēs noskriet mazliet ātrāk nekā to, kā mēs darījis iepriekš. Tas ir mūsu pašu rezultāts. Ir mums cilvēki, kas maratonu skrienam nezinu, kuro 100 reizi, visādi brīvi, tā, kas to darījuši. Nestik reizi dzīvē, bet, protams, parasti cilvēks varbūt